Nevajag un pēkšņi vajag. Kūlenis FM. Ciemiņus vajag? Vajag. Emīls un Matīs pie mums atbraukuši ciemos, un mēs aizkadrā jau spriedām un skatījāmies uz mūsu fotosienu, un tur ir nofiksēts tas, ka pirms apaļa gada gandrīz, tajā 3 dienu astīt. Jā, 20. februārī jūs arī esat bijuši pie mums ciemos, un mēs vienmēr priecīgi jūs uzņemt šeit, Kurzemē. Čāviņa! Mēs arī Kurzemē. Kā jūtas? Tas ir obligātais jautājums. Visstiprāk. Spēcīgāk. Reti es atzīšos var saņemt šādu atbildi. Kā tu jūties spēcīgi un stipri? Ko parasti saka? Normāli. Latvietim, zikā, gradācija no viss pilnīgi slikti ir un pilnīgākos dubļos ir, tas ir 0,1, tad 10 ir normāli. Tā ir parastā atbilde. Jūs neesat tipiski latvieši. Bet jums arī daudz jaunumu, un jūs esat, es atzīšos, nedaudz sabojājuši manu sākotnējo interpretāciju par jūsu albumu dziesmu nosaukumiem. Un mēs te lipinājām jau ar kolēģiem kopā, ka te veidojas stāsts. Un, manuprāt, mēs pat vienu ēteru arī atskaņojam. Es neatceros uz kuru kompozīciju, bet mums tur sanāca tā ļoti smuki, ka veidojas kaut kas. Un tagad es skatos arī Spotify platformā visur vēl iekaviņās parādās nereāli. Pastāstiet par to jūsu nodomu. Kas tur ar to nereāli notiek? Nereāli ir tās pašas dziesmas, tās citas versijas vienkārši. Tās dziesmas skan nedaudz ātrāk un nedaudz augstāk. Neviens cits tur arī nedzied. Tas pats es tur esmu. Mana balss tikai nedaudz citādāk varbūt skan. Nereālāk. Un mums arī tas nereāli un mierīgi radās kaut kā savstarpējās komunikācijas gaitā, jo mēs arī, ka mums bieži jautāja, kā tur gāja tādā un tādā pasākumā, vai ka mēs kaut ko piedzīvojam, tad mums vienmēr bija nereāli, jo mums tiešām šis viss laiks, kas mums ir bijis ar jūtu, ir nereāls. Un mierīgi mēs paši vienmēr tā kā cenšamies. Tagad kāds kaut ko jautā, tur izdarīt vai kaut kas. Vismaz bieži, kad mums jautā, kā jums gāja vai kā iet, mēs sakam mierīgi. Vai kaut ko palūdz izdarīt, mierīgi. Sorry, kaut kas tur nesanāk, mierīgi. Un tad es pielīpu arī citiem cilvēkiem, jo līdz ko tu pasaki mierīgi, tu pats nomierinies, un tad tu reāli vari mierīgi izdarīt kaut ko sarežģītu. Kaut kā tā enerģija kulsā apkārt, un tāda, kādu tu sūti projām, dabū pēc tam atpakaļ. Ja jūs gribat mierīgs cilvēks apkārt, tad jūs visi pareizi darat. Tā jau ir, tā jau saka, tu esi tas, ar ko tu tusē. Tieši tā. Tā ir, bet kā jūs to mieru mācāties? Es ticu, ka nav vienmēr. Tā ir joga, sports, kas tas ir, kas jums mieru atnes? Vienu praktisko padomu. Tas vārds jau pats par sevi, kad tev liekas, ka ir grūti un sarežģīti, pasaki sev mierīgi, es to varu izdarīt. Jā. Mierīgi. Es vienmēr laikam atcerēšos, Matīs man vienreiz pateica, ka tev stress būs tuvākos pāris gadus, vai kaut kā tu pateici. Tas nekad nebeigsies. Un tad bieži, kad man ir tas kaut kāds nemieris, tad es atceros, ka tā tam bija jābūt. Tas nebeigsies un ir jātiek ar to galā, un ja man tas nerūpētu, tad droši vien būtu jāsāk satraukties, jo tad varbūt, jāsāk būt satraukties par to, ka nav stresa, jo tas jau arī liecina par kaut ko, ka varbūt tas ir svarīgi. Un tā, jā. Es piekritīšu. Bet pirms mēs runājam par albumu, par plati, par koncertūri, pastāstiet, kāds vispār gada griezumā jums izskatījās muzikāli viss šis dulējs periods, jāsaka, kā ir, jo jūs gan uz skatuves kāpāt, gan jums vispār tāda strauja tā debija, kur es vairs par debiju nevaru saukt. Un arī panākumu, to pašu muzikālo banku jāpiemina ar lielisku rezultātu. Nonāk tur vispār starp 15 dziesmām ir fantastisks sasniegums. Jā, te atkal der mums vārds nereāli. Gads bija pārpildīts ar visādiem notikumiem mums. Raips. Lielāki, mazāki koncerti. Droši vien grūti tā uzskaitīt, jo tiešām bija daudz kas, un mēs daudz kur bijām, un daudz kas ar mums notika. Tāpat sākot ar muzikālo, beidzot ar plati, un kaut kādi mazāki koncertiņi, kur īstenībā ir pat vēl īpašāki bieži, jo sanāk satikt un iepazīties ar cilvēkiem, kurus pēc tam vēl sanāk satikt atkal, un jā, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi un pārpildīti par šo, par iepriekšējo gadu.
Bet mēs ceram, ka šis gads būs... Pat decembrī īstenībā mums jautāja, kas ir īpašākā tur lieta, kas mums ir notikusi pagājušajā gadā. Tad mēs sākam vienkārši gada griezumā saukt visus pēc kārtas, jo visas viņas ir lielas un īpašas. Tu nevar tādu vienu izcelt. Ne? Es tieši gribēju teikt, jo Austrumos sanāk tieši šodien, 17. februārī, sākas jaunais zirga gads. Tad mēs varētu pildīt tās anketiņas par to, kā ir veicies tieši tagad. Un tieši jūsu viesošanās arī precīzi, perfekti februārī. Nu, tad, laikam, jautājums tomēr ir liekas, jo jūs nevarat tā vienu sakatu kategorizēt. Tiesa, nereālāko notikumu gadā. Nereālākais vienmēr ir tāds, pēdējais, kas ir noticis. Un attiecīgi nākamais, kas notiks, jo bieži jau mēs tā cenšamies arī vienmēr domāt par to nākamo. Un tāpēc ir tas nereāli, jo ir tie momenti, kad mums kaut kas nenotiek, un tie momenti ir maz, un tad, kad tie momenti ir, tad mēs tā kā atskatāmies, un šitas notika, un tā, jo kamēr tas notiek, mēs domājam par to, kas ir jādara, un kas ir tas nākamais solītis uz priekšu, un tā. Bet jā. Vai tagad ir apstāšanās moments īsti jau ne, jo koncertūrē pašā pilnbriedā? Jūs arī plānojat turpmāk darīt, jau tuvākajā laikā, februārī, turpināt turēšanu. Nekāds atelpas brīdis īsti nekad nesanāk, laikam. Tā baigi nē. Tikko mums nereāli 2 tūras koncerti jau notika, vēl 2 nereāli koncerti priekšā. Jā, brauksim uz Valmieru šonedēļ. Pēkdienu. Jā. Tā vēl uz Liepāju vēl pēc nedēļas. Jā, bet tu sanāk jau tāpat ievilkt telpu droši vien, tāpēc, ka mēs tāpatās daram to, ko mēs vislabāk daram un mīlam darīt, tāpēc tā grūtuma skala ir nedaudz citādāka, laikam. Un tad, kad ir tas lielais nogurums, kas ir bieži, tad ir arī tas lielais gandarījums, un tad, tas gandarījums pārņem. Vislabākie darbiņi ir tie, kas nejūtās kā darbiņi. Vai ne? Jā, un tieši tā. Zelta vērtē, ka to var arī darīt. Jautājums, kā jums aizvadīt tika šie 2 koncerti? Atkal kādas emocijas? Nereāli, jā, bet kaut kam ir jābūt. Ļoti karstas. Es atcerējos, kā ir, kad tu esi pilnībā slapš. Es tā kā biju tik sasvīdis koncertos, jo ir vienkārši, es laikam biju piemirsis, kā ārā vienkārši ir tik augsts un ir koncerts, un es biju tik sasvīdis, ka tu nevari atvērt acis. Un pēc tam mēs arī, protams, tie, kas grib ar mums parunāties un nofočēties vai jebko mēs ar cilvēkiem pēc tam mēs abi divējam, mēs pilnībā slapi abi divi, un cilvēki tā kā mēs gribam apskaut cilvēkus, bet ir tā kā tas jau piederās. Vēlākie fani būs tieši super. Bet bija ļoti labi, bija cilvēki koncertos, par ko es arī koncertā pateicos, jo tādā augstumā, tādā salā, un tad, kad mums bija Jelgavā koncerts, bija Trakais putenis, ka mēs paši braucām ļoti ilgi uz... Mēs 2 stundas no Rīgas uz Jelgavu braucām. Tā bija piekdiena, tagad aizvadītā. Jā. Jā, jā, un tad... Jā, tas bija patīkami redzēt cilvēkus tādos... Un ir tīpaši, ka tev pasaka, mēs no Ikšķilas atbraucām, mēs tur no Dobeles atbraucām, tāds wow. Šajā laikā, sākumā, kad tu saki tik augsts, es domāju, vai jūs ārā koncertējāt Dullē, bet netaču. Nē. To mēs tā kā vēl neziemā. Varbūt nākotnē, ja trūks izaicinājumu, tu varēsiet šo arī apsvērt. Bet, ziniet, jums varbūt jāievieš jaunu skatuves tērpi. Ir vērts par sportērpu padomāt. Sportērpu? Zini kā? Tu tikko teici, vai arī to sviedru lentīti vai acis var atvērt. Mums ir mērčam ideja, mēs. Tāds sviedru slaucītājs. Tu tieši par to nesen runāji, man liekas. Es tieši runāju, kam vajadzētu. Jā, bet kam tādu vajadzētu mums, bet kam vēl? Klausītājiem jau arī. Taču lēkā un dzied līdzi. Mums arī ir karsti. Cilvēki pavilksās līdzi, varbūt sāks aktīvi sportot, skriet. Tas ir dubulta efekts. Jā, mēs labi iedvesmojam cilvēkus. Mudinam uz... Drīzumā.
Drīzumā, jā, Tagad sekos. apsolījām, super. Uz Liepājas koncertu vajadzētu būt gatavam šim. Nu, jūs minējāt to pagaro braucienu no Rīga, Jelgava. Jums varbūt, jūs varat padalīties, kā jums aizvedat tos, vēl uz Valmieru jābrauc, uz Liepāju būs jābrauc. Kāds jums varbūt ir kaut kādas tradīcijas, vai kā jūs īsināt to laiku, ko jūs pavadāt? Jūs notiek mēģinājums tajā brīdī, vai ko jūs darat, kamēr braucat uz koncertu? Parasti mums skan kādas playlists vai kaut kas, ko Emīls uzslēdz uz tādas pāris DJs. motivējošie gabali. Skan. Eye of the Tiger skan visu ceļu. Ir bijis, tā kā mēs uz Poliju braucām, liekas, kaut kādā brīdī kaut Gan kur jau, ieskanējās. tur vajadzēja daudz dziesmas. Tad. Bet jā, mēs klausāmies mūziku droši vien. Katru reizi kaut kāds citādāks ir atmosfēra, kādu mūziku, bet runājam, pārunājam noteikti vēlreiz. Kas notiek vispār? Kas notiks, Jā. kas notiks, kas var notikt, kas nenotiks, kas par vakaru kaut kādas, droši vien. Mēs vienkārši runājam par visu un neko, jo bieži cilvēki, kad mums jautā, par ko jūs, man ir tā kā jautāts, ko jūs ar Matīs tur runājāt vai kaut kā, un man ir grūti pastāstīt, ko mēs runājam, jo mēs vienkārši tā varētu teikt, vāramies. Mēs pa visu neko vienkārši tās tēmas tā lēkā, ka ir, Piekrīt. grūti. Arī šodien mēs braucām. Un, ļoti ātri ceļš pagāja. Mēs pat neklausījāmies šodien mūziku. Jā. Mēs vienkārši runājām kaut ko. Bet ko es nevarētu pateikt tagad? Grūti būtu atstāstīt. Bet tas ir pozitīvi, ka ir tā vārīšanās, kad nav tā cepšanās sadaļa. Tad jau viss ir forši tādā burbulītī. Jā, mēs runājam, kur pēc tam pāriest kuldīgā. Tās ir svarīgas lietas. Jā. Par to mēs parasti parūpējamies. Tad tur jūs varat nelauzt galvu. Būs idejas. Okay. Idejas būs. Bet stāstiet, tā kā plata ir jau galdā, un mēs te runājām par to, ka jūs tiešām izceļaties ar saviem dziesmu nosaukumiem viena vārda ietvaros. Viena plata te mums uz galda. Jūs varat parādīt arī kamerā vēlāk, ja YouTube platformā skatīsies, tad redzēs, cik jūs skaisti melnbalti tur. Ar savu stiliņu, ar saules brillēm, tās šodien arī pat varētu noderēt. Tās arī kaut kur ir. Tas arī kaut kur ir. Ir. Te man jautājums par nākamo. Vai būs katrā dziesmas nosaukumā pa 2 vārdiem? Mēs Vai tā jūs neesam. ieturēsiet 8. albumā būs 8. Tā rindkopa. Forši pa teikumiem. Tas tik ļoti netīšām tā iegājās. Tad mēs vienā brīdī sākām pamanīt, ka mēs arī neapzināti esam piedziedājumu pēdējo vārdu izvēlējušies kā dziesmas nosaukumu, bet tā tradīcija arī jau ir lausta. Kaut kā tas viens vārds ir spējis noraksturot to, ko mēs tur gribējām pateikt. Un, Līdz šim kaut kā nav bijusi vajadzība to otru vārdu tur likt klāt. Nekad, bet tas noteikti nav akmenī kalts. Tāpat tās kā sākumā Matīs, kā saka, mums bija tas pēdējā, dziesmas nosaukums bija pēdējais piedziedāja vārds. Tad mēs sapratām, moments pienāca, ka tā varbūt nebūs labākā izvēle šajā gadījumā. Kas tas būtu bijis par vārdu? Man. Kurai tas? Acis. Acis, jā. Tad būtu mani, bet tur man... Īsti tā dziesma nav par to. Acis bija labāks variants. Un tad, attiecīgi, es domāju, ka pienāks arī diena, kad vajadzēs paskaidrot To pirmo vienīgo. to pirmo vārdu, otriem vārdu. Un tad mēs domāsim atkal. Bet es domāju, šis būtu kolosāli. Ja jūs tiešām to pirmo albumu atstāt ar 1, otru ar 2 un tā līdz 8 es novēlu tikt. Jā, paldies. Jo teikums būs. Tad tas būtu interesanti, tiešām aizraujoši. Tad būs 2 dziesmas un gari Jā. nosaukt. Vienkārši nebūs vietas, kur uzrakstīt. Tas jau arī tagad moderni, viss mini albumu. Bet mēs vēl klausītājiem neesam nospēlējuši jūs veikumu ar nosaukumu Saki. Ko jūs vēlaties mums pateikt? Šī ir īpaša dziesma tādā ziņā. Visas ir īpašas, kā jau mēs parasti sakam, bet šī dziesma pašlaik ir pieejama tikai platē un tikai radio. Tas ir tā kā mēs skatījāmies no 20. līdz 50. gadiem, kaut kas tāds notika, ka dziesma nav nekur citur, nav ne diski, ne kasetes, ne straumēšana. Jāklausās radio. Jā, vai arī platē. Paldies! Paldies. Lieliska ideja, mēs atbalstam. Par mūsu platformas popularizēšanu arī. Bet kas ir Saki stāsts? Ja neskait šo te vēsturisko aspektu, kas ir, paldies tev, es nezināju. Jā, Saki dziesma mums arī ir radusies jau labu laiciņu atpakaļ. Kas ir
Katram Tas, labs kuram laiks. laiciņš. Jā, precīzāk sakot, mums pat bija datumi sarakstīti. 23. gada kaut kāds 10. septembris, man liekas, Aptuveni. kad piedzima tā ideja. Kā... Jā. Jā. Un, dziesma ir, kā jau mūsu visas pārsvarā idejas, dziesmas par sajūtām. Negribās arī teikt par kaut ko, vienu konkrētu lietu, par ko ir šī dziesma, jo noteikti katrs kaut ko grib, lai atrod savu, bet nezinu, vai teikt tālāk kaut ko vēl. Tu jau vari atstāt gaisā, Man karājoties. liekas, ka varbūt, ka nevajag, jo katrs kaut ko citu tur var saskatīt, un lai tā arī ir, jo nav vienas tādas pareizas atbildes. Tieši tā, es tā vairāk par jūsu sajūtu. Un jau arī minēju, ka 23. gads, kādu laiku pūrā šī dziesma palika. Jā, mēs jau esam tā apauguši, varētu teikt, ar šo dziesmu, jo mēs arī viņu spēlējam koncertos. Tā kā mums pašiem šī dziesma ir jau tāda mūsu dziesma. Jā. Precīzi, mūsu dziesma, viss. Ko vairāk? Nu, tad kopā es saskaitu tikai 3 vietas, kur šo dziesmu varēs dzirdēt. Tagad jau arī Kurzemes rādījā, līdz pirmatskaņojumā plati var iegādāties un koncertā. Tikai 3 vietas, kur var šo dziesmu dzirdēt. Jā. Liepājā būs nereālais vai mierīgais gabals? Kā tur būs, vai jūs visu miksējat? Mēs tos nereālos un mierīgos gabalus dzīvē nespēlējam, bet mēs koncertos esam sagatavojuši nelielu tādu mierīgu pārsteigumu, kas nav mierīgi. Tas nav tās versijas. Tas nav tās versijas, bet mēs arī... Akustiskāk. Akustiskāk. Ar klavierītēm un tā. Tuvāk klausītājiem, Jā. vai ne? Tieši tā. Ja nejūt, tad jūt varbūt. Tad ir tā pusotra stunda, kurā sajust. Jā. Forši. Es domāju, ka ir laiks spēlēt saki šeit, un ko mums pateiks klausītājs, tālāk nodosim jums. Vai Paldies koncertā jums. Liepājā Valmierā. Jā. Jā. Tad Paldies tiekamies lūdzu ne pēc gada februārī, mazliet ātrāk varētu. Sarunājuši. Jā. Ja? Ne, Varētu, gadu tā tradīcijas ir forši, bet reiz, piemēram, pusgadā ir vēl foršāk. Jā. Nu, novēlam Vismaz. Jā. nereālu pusgadu, tad novēlam jums. Paldies. Paldies jums arī. Nereāli gadu un paldies jums, Paldies. ka esat. Ik rītu noskatos, kā tauta lēnām